Sarunas jautājums Pētersons kundzei. Par labu Latviju programmā minēts, ka partija cīnīsies par papildu naudas piešķiršanu Nacionālās bibliotekas būvniecībai. Kādam nolūkam projektā vajadzīgs papildu finansējums? Jā, es varu tikai izteikt savu apbrīnu par to, ka cilvēki tik rūpīgi lasa programmas. Tas ir tiešām man atzinība jums. Es nekad tik cītīgi neesmu izlasījis kolēģu programmas, un es arī pat mazliet izbrīnījos par šo, bet acīm redzot, tā programma tapa brīdī, kad ministra kabinets nebija lēmis par šiem 13 vai 14 miljoniem, bet man jāsaka, tāpat kā ministrs to ļoti korekti izdarīja, ka tas notika, tā nav papildus nauda šogad. Tā ir sākotnēji plānotā nauda, kurai šajā gadā bija jānonāk projektā, lai tas nesadārdzinātos un tas netiktu paildzināts, jo mums tik tiešām ir svarīgi, ka šī ēka ir, lai arī svinētu kultūras galvaspilsētas status. Līdz ar to šis ir novecojis augs mūsu. Es domāju, ka mēs visi kopā esam gatavi strādāt, lai būtu likumā noteiktais 2012. gada 18. novembris, kad mēs visi varētu būt klāt bibliotekas atklāšanas brīdī, jo citādi vienkārši nevar būt. Tas ir tas, ko mēs programmā gribējām uzsvērt, ne jau šie sīkumi vai datumi ir tie svarīgie.